Esiet sveicināti LRT Plus raidījumā Top Latgale. Esmu Sintīja Lukjanska un gluži kā ierasts šajā laikā mēs apspriežam aktuālākos notikumus Latvijā un arī tos notikumus, kas nav palikuši nepamanītie, skaitā arī Daugavpilī. Mums ikvienam ir zināmas savas tiesības, tomēr kā ir ar pienākumiem. Vai katram no mums ir pienākums aizstāvēt savu zemi? Kas īsti ir zemesargs un vai ik viens var par tādu kļūt? Dienas zemesardzē ir pienākums vai patriotisma izpausme? Šodien par to un ne tikai runāsim ar zemesardzes 3. Latgales brigādes štāba priekšnieku pulkveža leitnantu Oskaru Purmali. Sveicināti! Labdien! Un kā ierasts, sāksim ar aktuālāko ziņu apskatu. Šogad aprit 34 gadi kopš norisinājās akcija Baltijas ceļš, kurā aptuveni 2 miljoni cilvēku sadevās rokās, veidojot apmēram 600 km garu dzīvo ķēdi, kas savienoja Baltijas valstu galvaspilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu. Šī demonstrācija tika rīkota, lai pievērstu pasaules uzmanību vēsturiskajiem faktiem, no kuriem cietušas Baltijas valstis. Baltijas ceļš notika tieši 50 gadus pēc Molotova-Ribbentropa pakta parakstīšanas, kas notika 1939. gada 23. augustā. Baltijas ceļš jau pirms 34 gadiem bija un ir iedvesmas pilns notikums ikvienam brīvības cīnītājiem pasaulē, jo ar sadošanos rokās iespējams mainīt valstu likteņus. Tieši šajā dienā, 23. augustā 1989. gadā, visa pasaule ieraudzīja nepāraujamu cilvēku ķēdi un Baltijas valstu alkas pēc brīvības. Vēl 2 gadus tiks sniegta iespēja Krievijas pilsoņiem Latvijā nokārtot latviešu valodas pārbaudi, lai saņemtu pastāvīgas uzturēšanās atļauju. Šāda pretimnākšana saistīta ar vēlmi izvairīties no tiesvedības un provokāciju riskiem. Jāatzīmē, ka šāda iespēja pieteikties 2 gadu uzturēšanās atļaujai būs cilvēkiem, kas vismaz mēģinājuši kārtot eksāmenu, un atsevišķi tiks vērtēti iemesli, kādēļ daļa cilvēku to vispār nemēģināja. Kopumā šādu cilvēku skaits ir gandrīz 10 000, jeb teju puse no visiem Krievijas pilsoņiem, kuriem bija dots laiks, lai nokārtotu latviešu valodas pārbaudi. To nav izdarījuši vai par šo prasību nav likušies nezinis. Atgādināšu, ka Krievijas pilsoņus jau 5 mēnešus, sākot no aprīļa, bija iespēja kārtot latviešu valodas pārbaudi, kas aptuveni 25 000 cilvēku nepieciešama pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pagarināšanai. Tie, kas eksāmenu nenokārtoja, varēja mēģināt vēlreiz. Valsts izglītības satura centrs skaidro, ka pārbaudē līdz šim reģistrējusies aptuveni 11–12 000 cilvēku. Daļa eksāmenu mēģinājuši kārtot aktkārtoti. Tomēr daļa Krievijas pilsoņu, kam ir pamatots iemesls termiņu uzturēšanās atļaujas saņemšanai, jau ir steiguši tai pieteikties, arī bez apliecības par valodas zināšanām. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve Madara Puķa pastāstīja, ka līdz šim saņemti 752 termiņu uzturēšanās atļaujas pieteikumi. Jau nākamā nedēļa skolās atgriezīsies skolēni, un tas nozīmē vien to, ka ikviena skola Latvijā steidz pabeigt sagatavošanās darbus jaunajam mācību gadam. No 1. septembra visās pirmskolas izglītības iestādēs Latvijā tiks slēgtas mazākumtautību izglītības programmas, kas nozīmē to, ka turpmāk skolotāju darbs notiks tikai latviešu valodā. Par to, cik gatavas šādam solim ir Daugavpils izglītības iestādes plašāk, tika skaidrots kārtējā preses konferencē. Skolas tehniski un organizatoriski ir gatavas uzsākt 1. septembri. Bez šābām mums ir jāizprot, ka demografiskā situācija Daugavpilī, tāpat kā visā valstī, nav iepriecinoša, un tas bez šābām arī rada iespaidu uz mūsu izglītības iestādēm, ja skolās šī situācija vēl nav, teiksim, tik ļoti problemātiska, tad bērndārzi jau izjūt lielāku bērnu trūkumu. Skolotāji to labi apzinās, ka agru vai vēlu viss mācību process notiks latviešu valodā. Šobrīd varu viennozīmīgi apgalvot par 1., 4. un 7. klasi mazākumtautību skolās. Tur ir nodrošināti vislabākie skolai pieejamie kadri, skolotāji ar vislabākām valsts valodas prasmēm. Tas gan ir. Jautājumu vairāk būs nākamgad un aiznākamgad. Jā, šogad gan mazāk galvas sāpju, bet skolotāji ļoti, ļoti cītīgi turpina mācīties, pilnveido gan savas valodas prasmes, gan savas metodiskās prasmes un kompetences. Varu pateikt, statistiski droši vien būs arī interesanti šobrīd visu vasaru pilnā sparā norit darbi. Šobrīd 18 sākumskolas skolotāji pilnveido metodisko kompetenci.
pārējai uz vienotu izglītības sistēmu. 4 skolās notiek adaptācijas nometnes 1., 4. un 7. klašu skolēnu atbalstam, kopā 210 bērni. 5 skolas ir pieteikušās projektā atbalsts izglītojumu individuālo kompetenci attīstībai līdzekļiem pedagogu palīgiem. Ja, ir 5 skolas ir pieteikušās gandrīz 10 likmēm. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Izglītības un zinātnes ministriju un Izglītības kvalitātes valsts dienestu, un 24. datumā notiks pedagoģiskās sarunas ar 1. un 4. klašu skolotājiem, tieši ar mūsu pilsētas skolotājiem. Kā norādīja Īsupova, tad atšķirībā no galvaspilsētas Daugavpilī nav tendence, ka skolotāji masveidā pamestu darbu vien tādēļ, ka ir veikta likuma grozījumi, kas paredz izglītības iegūšanu tikai valsts valodā. Situācija Daugavpils izglītības iestādēs esot stabila, problēmas vien novērotas pirmskolas izglītības iestādēs, tomēr tur tiek pastiprināti strādāts pie tā, lai veicinātu pāreju uz vienotu izglītības sistēmu. Gada sākumā Daugavpils pašvaldība paziņoja par nepieciešamību ieviest sabiedriskajā transportā elektronisko pasažieru uzskaites sistēmu. Tā ir obligāta valsts institūciju prasība, kuru nav tiesība ignorēt ne pašvaldībai, ne pašvaldības uzņēmumu Daugavpils Satiksme. Sākotnēji tika runāts, ka šādu sistēmu varētu ieviest jau no šā gada 1. septembra, taču, kā paskaidroja atbildīgās personas, tad laika trūkuma dēļ tas nesot iespējams. Faktiski uz 19. septembrī ir plānota tikai iepirkuma atvēršana. Tad ir vērtēšana, un faktiski to darbu faktiskā veikšana ir 6 mēneši. Šādu elektronisko pasažieru uzskaites sistēmu jāievieš līdz 2024. gada 1. novembrim. To nosaka ministru kabineta noteikumi. Tāpēc iedzīvotājus interesē, vai 1. septembrī būs nodrošināts bezmaksas sabiedriskais transports. Taču, kā paskaidroja Ruslāns Golovans, tad šogad šāds pakalpojums ies secen. Noteikti atvieglojumi braukšanai sabiedriskajā transportā ir atrunāti pašvaldību saistošos notikumus. Un saskaņā ar spēku esošo notikumu redakciju mums bija paredzēts atvieglot 1. septembrī tikai pagājušajā gadā. Par šo gadu atvieglojumi nav paredzēti. Citiem vārdiem izsakoties, šogad Daugavpils Satiksme ir būtiski atjaunojis autobusu parku, un jaunajiem autobusiem ir iekļauta uzskaites pasažieru sistēma, kā rezultātā bezmaksas braucienus nodrošināt nav iespējams. Runājot par zemessardzi, kas īsti ir zemessargs? Sāksim laikam no tāda paša galvenā, ka zemessardze ir paša lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra vienība. Un zemessargs, tas ir brīvprātīgs pilsonis no 18 līdz 60 gadu vecumam, kas brīvprātīgi var iestāties zemessardzē, un viņš uz sava patriotiskām, morālām un citām jūtām dien zemessardze un pilna valsts aizsardzības pienākumus. Un tie valsts aizsardzības pienākumi skar ne tikai valsts teritoriju, bet arī sākās no tās pašas savas ģimenes. Ja mēs runājam par kaut kādu lomu sadalījumu, tad cik liela loma ir zemesargam Latvijas valsts drošībā? Es teiktu, ka ļoti būtiska un viennozīmīgi viena no pašām svarīgākām. Pirmkārt, tā ir Latvijas valsts teritorijas drošība un aizsardzība. Un mūsu uzdevums gan pilnveidot savas zināšanas un prasmes, gan arī īstenot kaut kādās dažādās mācībās, lai mēs pilnvērtīgi varētu darboties ne tikai kā zemessardzi paši pa sevi, bet arī kopā varētu un prastu darboties ar sabiedrotiem spēkiem, ar citu bruņoto spēku struktūru vienībām un apakšvienībām. Taču, ja runājam par kopumā zemesargs, kas īsti viņš ir, ko viņš dara? Kā vispār kļūt par zemesargu un kā notiek šī zemesarga pamatapmācības apguve? Kā kļūt par zemessargu? Šeit mēs varam uzreiz ieskatoties, jo jaunieši un sabiedrība jau daudz advancēta un prot izmantot dažādas mobilās iekārtas, dažādas vietnes. Un viens no tādām iespējām ir piezvanot uz 1811, uzzināt informāciju, kā kļūt par zemessargu, vai esimesargs.lv, arī dabūt dažādu informāciju. Bet es jau minēju, ka zemessardze ir brīvprātības principa organizācija, un zemessargs iestājoties
vēloties iestāties zemesardzē, viņš iziet dažādas procedūras. Un šeit vienas no tādām procedūrām ir gan fiziskā sagatavotības pārbaude, gan pārbaude iekšlietu ministrijā uz sodamību, gan prasmi runāt latviešu valodā, gan arī pats viens no būtiskākajiem, kas ir šobrīd diezgan aktuāls, tas ir veselības pārbaude, medicīnas komisija veids pārbaudi, kur skatās, vai der pilsoņus dienestam zemesardzē. Nu, un, protams, pēc visām komisijām, visām pārbaudēm notiek arī tā saucamā pamatapmācības apguve, un tā ir obligāta pilnīgi visiem zemesargiem, un pamatapmācība var norisināties divos veidos. Pirmais veids tas ir mācības brīvdienās, ko īsteno bataljoni uz vietas savās atbildības rajonos, un tas var būt nedēļu nogalēs cauru gadu. Un otrais veids, tas ir pamatapmācība 3 nedēļu ilgā posmā, nepārtraukti apgūšana lauka apstākļos. Un tā ir kaut kāda no pamatapmācības nometnēm. To parasti, vai, ja skatoties Latgales brigādi, tad mēs īstenojam 2 reizes gadā. Vienu ir īstenojam februāra mēnesī un otru praktiski augusta mēnesī. Tagad šobrīd notiek viņa jau tagad. Pamatapmācība ietver sevi pamatfunkcijas. Un tā ir likumi un reglamenti, ierindas apmācība, topogrāfija, orientēšanās, ieroču apmācība, lauku kaujas iemaņas, radiosakari un citas dažādas specifiskas lietas. Un tas ir pamats, lai būtu visi vienādā līmenī un prastu rīkoties viens ar otru un nepārtraucot un zinot, ko darīt. Bet, ja skatoties un iedziļināties tālāk, tad sanāk tā, ka pēc viena aptuveni gada dienesta zemesardzē ir iespēja zemesargam pilnveidot savu kvalifikāciju un piedalīties kaut kādās no kursiem vai iestāties jaunākā, pieņemsim, instruktoru kursā, kas notiek mūsu zemesardzes mācību centrā. Pēc noteikta laika posma, veiksmīgi pabeidzot šo kursu, viņš var dabūt jau kārtējo dienesta pakāpi, un tas ir jau kā karjeras izaugsme. Un tai pašā laikā zemesargam ir iespēja, es teiktu, tāpat izvēlēties. Kāpēc izvēlēties? Es laikam vēlāk minēšu, kur tā iespēja no sava civilā darba, iespēja pievienoties militārā jomā. Un iespēja apgūt apmācību specialitātēs. Un te jau diezgan specifiski, jo specialitātes ir dažādas un viņas ir plašas, sākot no ložmetējnieka, izlūka, karavīra glābēja, prettanku iekārtas operatoru un haubiču autovadītājs un tā tālāk, tā tālāk. Tās ir diezgan specifiskās prasības, un šeit arī zemesargam ir plaša izvēle. Salīdzināt savu darba iespēju un specialitāti un pakārtot viņu kaut kādām militārām vajadzībām. Tas diezgan būtiski un interesanti. Tad, respektīvi, šīs apmācības var iziet tā kā 2 veidos, vai no nedēļas nogalēs, vai no tādu pastiprinātu būtību atvaļinājumu pavadīt nevis varbūt mājās ģimenē ar bērniem, bet tad attiecīgi šeit zemesardzē. Bet kā tad īsti var apvienot, cik viegli ir apvienot zemesardzes darbu ar savu, varbūt pamatdarbu, ja tas ir kāds IT speciālists, jurists vai skolotājs, cik viegli ir to savienot kopā? Būsim godīgi, ka ir īpaši pavasara un rudens laika periodi priekš zemesargiem, kas ir no laukiem. Tas ir neliels apgrūtinājums sakārtot savu darba vidi ar dienestu zemesardzē, jo pavasarī parasti ir sejas laiki un rudens ir ražas laiki. Skatoties pilsētu vidē, tas ir arī izaicinājums, īpaši priekš speciālistiem, augstas jomas speciālistiem, kas uzņēmumā pilda specifisku lietu, un tas ir izaicinājums gan darba devējiem, gan zemesargam, kas tur strādā, lai pievienotos kaut kādās no konkrētām mācībām. Bet tas nav tik liels izaicinājums, ja laicīgi zemesargs redz ieplānotās mācības, viņš informē savu darbu devēju, viņš saprot, ka
rudenī vai pavasarī viņš nevar, viņš izvēlās tad vasaras laiku vai ziemas laiku, un tas nav tāds izaicinājums, it īpaši, kā zemesardze laicīgi dot informāciju uz gadu uz priekšu, un tās mācības vai pasākumi ir ieplānoti, vienmēr ieplānoti, un dalība tajam zemesargam ir diezgan atvieglota, lai piedalīties. Pozitīvs šajā lietā ir tas, ka zemesargs, kas ir speciālists, kā jūs minējat, IT speciālists vai tam līdzīgs, viņš var jau izvēloties specialitāti, kā IT speciālists viņš var būt radiosakarnieks vai kibervienībā dienēt. Ja lauksaimnieks, kas strādā, pieņemsim, uz smagās tehnikas, kāpēc gan ne, lai viņš nestrādātu un nedienētu un nepaukstinātu savās militārās autovadītāja prasmes tieši ar kaut kādu militāro kainieku tehniku un tur dažādā veidā. Tas ir diezgan pozitīvi. Būtībā zemesardze droši var iekļaut arī savā ikdienas dzīvē. Nepārprotami, jā. Jā, bet ja mēs runājam varbūt par tādiem labiem, pozitīviem ieguvumiem no zemesardzes, vai ir runa arī par kādu kompensāciju, ko zemesargs saņem, vai tas ir tāds brīvprātīgs darbs? Viennozīmīgi par katru dienestu uzdevumu izpildi vai mācību uzdevumu izpildi zemesargs saņem kompensāciju naudas izteiksmē, un tas sākot no 44 eiro un uz augšu. Bet papildus tam viņš saņem arī uzturdevu, ja tā nav nodrošināta ar pārtiku vai ēdināšanas pakalpojumu, tad viņš saņem naudas izteiksmē ap 14 eiro par dienu. Tas ir diezgan būtiski. Tā jau aizmirsu pieminēt, bet par dienesta uzdevumu izpildi par iepriekšējo jautājumu, tad šeit, ja mācības mēs pieņemsim zinām, ka ir viņas ieplānotas un zemesargs plāno piedalīties tajās mācībās, viņš pakārto savu civilo dienestu, civilo darbu uz mācībām, bet ir dienesta uzdevumu izpildes dienas, kad pēkšņi nepieciešams zemesargu atbalsts. Un šeit ļoti bieži mums pieprasījumi ir gan no valsts policijas, no meža dienesta, ugunsgrēku dzēšana vai kaut kādu citu ceku likvidācija. Šeit, ar to nevar samierināties, bet viennozīmīgi mēs informējam darba devēju par tādu lietu, ka notika kaut kas, un tad zemesargs tiek iesaistīts arī dienesta uzdevumu izpildē. Tad par šiem jautājumiem mēs runāsim arī turpinājumā. Paldies par atbildēm. Atgādināšu, ka šī raidījuma viesis mums ir Zemesardzes 3. Latgales brigādes štāba priekšnieks pulkveža leitnants Oskars Purmalis. Daļa sabiedrības būtībā ir satraukusies pēdējā laikā par to, ka īpaši daudz norisinās dažādas zemesardzes apmācības. Protams, ka zemesardzes pārstāvi aicina nesatraukties, tomēr vai tas tiešām notiek tik bieži, kā mēs varam domāt, un vai galu galā mēs varam justies droši tādā gadījumā? Pirmkārt, satraukumam nav nekāda absolūti pamatojuma saistība ar Baltkrievijas robežu vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Pilnīgi nekā. Ja skatoties vēsturiski, tad no 90. gadu sākumā ar katru gadu mācības bija intensīvākās un joprojām un paliek vēl intensīvākās. Jo jūs jau zinat, ka mums jāprot darboties ne tikai kā zemesardzei, kā kopējais Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļai, un katru gadu mums nāk iekšā jaunas iekārtas, jauni ieroči, un šo vajag apgūt un nepieciešams apgūt. Teikšu tā, ka dažādas militārās mācības vai operācijas prasa nepārtrauktu kaujas spēju uzturēšanu ikdienā, rutīnā, viennozīmīgi. Un šādas mācības notiek pakārtoti katru mēnesi, katru nedēļu. Kā piemērs, ja salīdzinot ar civilo vidi, lai būtu vienkāršoti saprast, kāpēc mācības intensīvi un kāpēc visu laiku notiek, tad ar civilo vidi paskatīties, ja kaut kāds IT speciālists, ja viņš, pieņemsim, nepilnveidos sevi katru dienu, tad viņš nepratīs ar jaunu tehnoloģiju tendencēm kaut ko atrast, kaut ko izdarīt un kaut ko pilnveidot. Tāpat arī militārā jomā. Viennozīmīgi ir jāprot gan prast apgūt tās vielas un mācības un specialitātes, kurās mēs kā zemesardze esam. Tai pašā laikā mums jāprot sadarboties ar sabiedrotiem, ar civilo vidi, un tas ir pašvaldības, civilās aizsardzības komitejas, lai kopējie vienoti ātri rēģēt uz kaut kādām krīzēm. Un šeit gan komandvadība, gan sakaru līdzekļu apmaiņa
gan saprašanā, tā ir multividē, kā mēs to organizējam, kā mēs darām. Un šajā sakarā mācības, kā saka, grūti mācības, bet viegli kaujā, bet to pašu var apliecināt tas, ka jo biežāk mēs mācāmies, jo kvalitatīvāk mēs, protams, izmantot tās iekārtas, tos ieročus, kas mums ir iedalīti un ar kuriem mums ir jāstrādā. Respektīvi, zemesardze nav nekas atšķirīgs no citām profesijām, ko mēs dzīves laikā darām. Bet vai ir zināms, cik ļoti pēcāka zemesarga izvēlas saistīt savu nākotni tomēr tieši ar militāro jomu? Jūs minējāt, ka IT speciālists varbūt ikdienā ir IT speciālists, bet tomēr viņš redz sevi zemesardzē daudz vairāk nekā varbūt šajā konkrētajā profesijā. Es redzu pēc statistikas, ko mēs skatāmies tieši par 3. Latgales brigādi, tad no zemesardzes kandidātiem, kas izsaka vēlēšanos dienēt zemesardzē, aptuveni 2-3 no 10 cilvēkiem, 2-3 izsaka tālāko vēlēšanos rekrutēties jau uz profesionālu dienestu. Tas ir diezgan liels procents, un Lūznavā, kur mums dislocējās 36. kaujas atbalsta bataljons, ļoti liela daļa zemesargu, kas tieši pārgāja uz dienestu kā profesionālais dienests, dienot šajā profesionālā vienībā. Daudz gan tiek diskutēts arī par to, ka attiecīgi daudzās Latvijā profesijās trūkst personāla. Vai tas varētu būt saistīts ar to, vai būtībā šī brīža pēdējie notikumi, kas notiek mūsu pasaulē, kad Krievija iebruka Ukrainā, vai šo zemesargu tāds vēlme kļūt par zemesargu ir palielinājusies tādējādi, vai mēs varam teikt, ka zemesardzē ir cilvēku trūkums, vai tieši otrādi cilvēku pietiek? Ja paņem tā statistiski, pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, tad 21. gadā bija diezgan tāds liels pieplūdums, bet salīdzinot ar 22. gadu, burtiski 2500 zemesargu, tas ir vairāk nekā iepriekšējā gadā iestājās zemesardzē. Runājot par to, ka trūkums kaut kāds zemesardzē, neteiktu tā, bet viennozīmīgi es gribētu, lai katrs iedzīvotājs būtu zemesargs vai vismaz izietu kaut kādu dienestu un zinātu, kā elementāri darboties krīzes situācijā. Joprojām ir aktuāls jautājums, vai sabiedrība iedzīvotāji prot rīkoties un viņiem ir 72 stundu soma. Tas ir diezgan būtiski. Un it īpaši, ja mēs nokomplektējam viņu, tad jāprot, kā ar viņu rīkoties un kā iekurināt ugunskura, kā savārīt ūdeni un kā izdzīvot, pieņemsim, 3 dienas mežā. Tas arī diezgan būtiski. Šeit tā loma zemesardzes sabiedrības ir ļoti, ļoti cieša. Un, ja mēs runājam par cilvēkiem, jā, mēs labprāt redzētu visu Latviju kā zemesardzi vienu kopējo veselu sabiedrību. Šeit ir gan konkrēti aspekti, kas nevarētu iestāties zemesardzē kaut vai veselības stāvokļa dēļ. Tomēr varbūt pavisam īsi, kā zemesardze īsti tad iesaistās šajās krīzes situācijās, kā piemēram vētras postījumu kaut kādā novēršanā, cilvēku meklēšanā, citos gadījumos, cik ļoti jūs arī tiekat iesaistīti šādās situācijās? Ja kopumā paskatās, tad uz dažādiem izaicinājumiem, kur pieprasījumi tiek no valsts policijas, pašvaldības policijas vai pašvaldībām par kaut kādiem nelieliem atbalsta sniegšanas darbiem, to es neminēšu, bet mēs uzreiz vienkārši paskatāmies 2-3 gadu atpakaļ, kas notiek, ko daram. Nedēļa atpakaļ 51. kainieku bataljons sniedza atbalstu seku likvidēšanā Dobeles novadā. Tas ir pēc Vētras, pēc Krusas un tā tālāk. Janvāris mēnesis šis gads, tad mēs atceramies uzreiz 56. kaujas nodrošinājuma bataljona zemesargi sniedz atbalstu pašvaldībai tieši plūdu gadījumā. Ja skatoties vēl pāris gadi, 20. 21. gads, tad zemesardze visā Latvijā sniedz atbalstu gan iekšlietu ministrijai, gan veselības nozarei Covid-19 apkarošanā. Tas ir tādi uzreiz uz sitienu lielie. Ikdienā, teikšu tā, ka pa Latgali vismaz reizi mēnesī sniedzam atbalstu cilvēku meklēšanā. Vai, ja karstais periods, tad arī pa visu Latviju gatavi sniegt atbalstu valsts meža dienestam ugunsgrēku dzēšanā. Tas nepārprotami viena no mūsu, kā otrais galvenais uzdevums sabiedrības
sniegšanu sabiedrībai, atbalstu un palīdzību. Tad, respektīvi, jūs ne tikai ikdienā mācāties, bet arī iziet ārā sabiedrībā? Jā, mums jāpakārto gan mūsu uzdevumi, gan zemesarga kā civilā darbinieka, kā cilvēka, viņa darbam un paralēli vēl izaicinājumi, ko vajag sniegt sabiedrībai viennozīmīgi. Uzreiz 3 paralēlēs. Paldies par atbildēm. Raidījuma noslēgumā runāsim par citiem aktuāliem jautājumiem. Tiem, kas varbūt tikko ir pieslēgušies, atgādināšu, ka šī raidījuma viesis mums ir Zemesardzes 3. Latgales brigādes štāba priekšnieks pulkveža leitnants Oskars Purmalis. Cik pašreiz valstī ir, varbūt tieši Latgales reģionā zemesargu un kādam būtu jābūt optimālajam skaitam, ja tāds vispār ir noteikts? Ja skatoties vēsturiski, runāt, cik vajadzētu būt, cik nepieciešams, tad vēsturiski 90. gadu sākums ļoti daudz zemesargu iestājās, 10 000, tas uz patriotismu. Burtiski pēc pāris mēnešiem jau bija 17 000 zemesargu. Un tas bija atbalsts sabiedrībai gan uz robežas, gan kontrabandas apkarošanu un tā tālāk. Šobrīd kopumā zemesardzē ir ap 10 000, un priekš tieši 3. Latgales brigādes zemesargu skaits ir pietiekams, lai tiktu ar visiem izaicinājumiem, gan atbalsts pašvaldībām, uzņēmējiem, gan valsts robežsardzei, gan iekšlietu ministrijai, valsts policijai, gan arī piedaloties mūsu iekšējās mācībās. Cilvēku skaits ir pietiekošs, un, ja tā paņemt īpatsvaru, tad 37% orientējuši 37% kaut kur no 26 līdz 37 gadi vecuma zemesargi, un tas ir diezgan liels skaits. Tomēr, cik viegli ir sākt veidot karjeru tieši militārajā jomā? Ir zināms, kas var īsti kļūt par zemesargu, taču vienam nav noslēpums, ka pēdējā laikā daļa sabiedrības ir kļuvusi tāda, neteikt varbūt vājāka, bet mēs ļoti daudz bieži saskarāmies ar veselības problēmām, kas mums liek pārdomāt, kā tad dzīvosim mēs dzīvi turpmāk, arī dažādas kriminālas sodu izpildes, respektīvi, ir palielinājušās. Kā tad īsti var vispār sākt veidot šo karjeru tieši militārajā jomā, jo nodienējot gadu zemesardzē var domāt par kaut kādu kvalifikācijas paaugstināšanu, meklēt kaut kādas karjeras iespējas, tomēr cik praksē tas reāli ir iespējams? Teikšu tā, ka zemesardze ir brīvprātības organizācija un jebkurš, gan vīriešu dzimtas pārstāvis, gan sieviešu dzimtas pārstāvis var iestāties zemesardzē. Bet, protams, arī jāskatās tie kritēriji, sākotnēji kritēriji, kurus nepieciešams izpildīt. Dažreiz sabiedrībā ir mīts, ka zemesardzē nepieciešams ar ļoti labu fizisko formas sagatavotību un tā tālāk tā joprojām. Bet teikšu tā, ka sākotnēji nepieciešams iziet dažādus filtrus, kas ir uz sodāmības pārbaudi, nepieciešams iziet medicīnas komisiju, fizisko pārbaudījumu un galvenais šeit, protams, ir fokus uz medicīnisko pārbaudi, veselības kapacitāti zemesarga, topošā zemesarga, un veselības kategoriju nosaka jau medicīnas komisija. Tas ir pats galvenais, būtiskākais. Diemžēl, ja salīdzinot 30 gadu laikā uz šo brīdi, tad nav tāda jauniešiem veselība, kā bija kādreiz. Bet es skatos uz šo pozitīvi, ņemot vērā īpaši šo gadu, tad mums sporta sasniegumi ir ļoti lieli un izcīnītas medaļas gan hokejā, gan skriešanā, vieglatlētikā un dažādas citās disciplīnās. Tad es domāju, ka mūsu jaunieši skatās pozitīvi un ņems vismaz piemēru un pilnveidos savu fizisko formu. Ja skatīties pa cik daudz īpatsvars vīriešu un sieviešu stājās zemesardzē, tad zemesardzē aptuveni 20% ir sieviešu dzimtas pārstāvji. Tas ir ļoti labi, apsveicami, un tā kā zemesardzē ir atvērta visiem. Tomēr, ja mēs pieskaramies valsts aizsardzības dienestam, kurš ir obligāts katram Latvijas pilsonim no šī gada, tas ir vīrietis viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, sievietes to var darīt brīvprātīgi. Tomēr viena arī no vada iespējām ir šī dienesta pildīšana zemesardzē, respektīvi dienot 5 gadus, kur ik gadu apmācībā piedaloties 28 dienas, respektīvi katru savu
ikgadēju atvaļinājumu tu pavadīji zemesardzē. Vai varbūt ir zināms, cik daudz jauniešu to izvēlas, kā tādu izvēles iespēju? Nevis tā 11 mēnešus nozust, bet tieši zemesardzē iesaistīties. Šobrīd jau bija informācija televīzijā par pirmiem brīvprātīgiem, kas Sauszemes spēku brigādē, 247, varu kļūdīties, bet viņi brīvprātīgi izteica tādu vēlēšanos. Pieteikumu bija krietni vairāk, un ja kopumā skatoties pa zemesardzi kā valsts aizsardzības dienestu, tad ja uz brīvprātības pamata, pieņemsim, piesakās 200 jaunieši, tad viņiem ir iespēja pirmiem sākt dienestu zemesardzes vienībās, un laika posms ir 5 gadi. Gadā viņam paralēli savai ikdienas rutīnai, viņam jānodien 28 dienas vismaz, un ir papildus otrā iespēja priekš augstskolu studentiem, izglītības iestāžu studentiem, 50 zemesargi, kas piesakās brīvprātīgi, viņi var iziet 5 gadu garumā un iestāties kā rezerves virsnieku kandidāti dienestam, valsts aizsardzības dienestā. Un atgādinājums, ka pieteikšanās ir līdz 1. septembrim, un kļūsti karavīrs.lv var saņemt visu nepieciešamu informāciju, kas ir nepieciešams, lai to izdarītu. Attiecīgi tie, kas sārstās, varbūt, ar ko saistīt savu dzīvi, lūk, lieliski iespēja izvēlēties šādu iespēju. Jā, Taču, it īpaši, kad jaunais cilvēks tikko pabeidza pamatskolu, viņš vēl nav sapratis, ko viņš grib, kā viņš grib. Tā ir vienīgā, vienreizēja iespēja vienkārši saprast, ka tā ir viņa joma vai nē. Turklāt viens ir skaidrs, ka tad viņš zinās, kā pasargāt nevien sevi un savu ģimeni, bet kopumā visu valsti. Bet kopumā varbūt pavisam īsti, kā tad jūs vērtējat īsti tādu kā izvēles iespēju iziet šo valsts aizsardzības dienestu tieši zemesardzē? Jo mēs saprotam, ka ar to arī nebeigsies šis posms. Es izgāju šo vada apmācību un es turpinu savu dzīvi, jo zemesardze tas ir būtībā uz visu dzīvi līdz pat 60 gadu vecumam. Jā, te ir jāsaprot divas lietas. Pirmā ir 11 mēneši bez pārtraukuma dienests bruņotos spēkos, un otrā iespēja 5 gadu garumā, 28 dienas zemesardzē, un paralēli vēl veikt savu civilo darbu, pelnīt naudu, rūpēties par ģimeni un tā tālāk. Es uzskatu, ka tā ir diezgan brīnišķīga iespēja, tīpaši, ka pēc 5 gadiem, varbūt pat agrāk, cilvēks var pārdomāt un pilnveidot sevi kā kvalifikācijas speciālists kaut kādā no specialitātēm, pakārtot savu specialitāti zemesardzē tieši civilam darbam, jau minēju IT speciālists vai tehnikas speciālists vai jurists arī, vai mediķis, tīpaši mediķis, viņš var medicīnas rotā vai inženieris kaut kas saistošs arī ar traktoru dienēt kā zemesargs tālāk, pēc 5 gadiem arī. Secinājums ir viens zemesardze un civilā dzīve nav atdalāmas. Tas ir ļoti iekļauj viens otru. Priekš zemesardzes tā civilā dzīve, cilvēka civilā dzīve, viņa civilā pieredze vai civilā specialitāte, tās ir burvīgs pienesums zemesardzei. Vienkārši tādi gudri un izglītoti cilvēki viennozīmīgi vajadzīgi bruņotiem spēkiem un zemesardzei tīpaši. Un tā ir sadarbība ar civilo sektoru. Prast miedarboties un prast orientēties civilā vidē ar gan nevalstiskām organizācijām, gan uzņēmējiem, prast atrast kopēju valodu. Tas ir diezgan būtiski. Un kas, ka zemesargs, būdams tajā pašā civilā vidē, atradīs ātrāk to valodu. Pateikšos mums par sarunu, Purmaļa kungs. Paldies, ka skatījāties mūsu tikšanos jau nākamajā raidījumā. Ar visu labu!